Rangs turpinās, draugi, rangs turpinās, nekas nav beidzies. Labrīt. Jā, mēs tagad esam ēterā pa īstam arī. Okay. Vesela futbola komanda ir ēterā. Labrīt! Viņi tā neticīgi domāja, ka mēs viņus āzējam, ka viņi ir ēterā. Nē. Nekas jau nemainās. Ēters vai nē ēters. Tieši tā. Viss turpinās. Tagadnī. Jā, Karnevāla Jūta un Finčis šorīt redzēt vētrā. Labrīt! Kas mēs esam? FK Khmer! Mēs gribētu dzirdēt uzreiz paskaidrojumus par šo. Kas tas ir? FK Khmer? Sveiciens, komandas sveiciens. Tā ir futbola komanda Khmer, kas ir Kambodžas galvenā tauta. Labi, ka jūs apgaismojat. Daudz iemīļotas komandas. Ka jūs uzreiz esat arī iedevuši nosaukumu komandai, jo, kas tev skan spēle ir jāspēlē. Man šķiet, ka Finčs nav vispār šo spēli spēlējis pie mums radio ēterā, jo mums visu šo gadu ir rangs. Futbolu? Jā, futbols jāspēlē būs. Mūzikālais futbols. Karnevāla Jūta salasīja iepriekšējā reizē 17 punktus. Jā. Tie, kas dabū pirmās 3 vietas, tie ar mums vada nākamā gada laikā kādā brīdī ēteru. Es domāju, vai mopēds pienākās vai kaut kas tāds. Vai tuktuks? Jā, sagribēja jau. Bet tā kā jūs esat daudz, jums ir diezgan liela iespēja šobrīd izsisties vismaz līdz tam trīniekam. Jums ir jāsavāc, lai tiktu trīniekā, jums jādabū ir trīniekam šobrīd ir 36 punkti, jums ir 17, rēķiniet paši. Mēs spēlēsim savu spēli, izmantosim momentus. Nē, jums skaitās klātiem 17. Bet tu jau nav problēmu. Nē, pagaidi. Viņi ir savārījuši ziepes pirms tam. Un man tā ir jāatrast. Jā, principā tā ir. Tas ir bonusiņš. Tas ir daudz. Viņš nāks klāt. Ok, vienkārši dzirdēt 36 pirmā. Trenerim kāds novēlējums pirms spēles sākuma. Vai veids. Pagaidi, kas jādara? Kas jādara? Tāda minūte laika. Mēs sakam māksliniekus. Jā, minūte laika. Širo skaļāk nevar pagriezt, jā? Drusku savu. Šitā jau ir tiesa, kas jādara? Nē, tā tad Dēls, bet pagriezīs, tur kamēr viss saregulēs, minūte laika vai nu mākslinieks, vai dziesmas nosaukums arī dzan. Easy. Gan. Ir labi? Jā, labi. 3, 2, 1, aiziet. Aiziet. Tūlīt būs. Sekundi. Dzirdēts, jā. Ja nezinām, sakam tālāk. Nezinām. DJ Bobo. Nākamo. Labāk ir šis. Kā man iet? Bastila? Jā. Georgia, nē. Linda Lee. Nākamo. Nākamo. Gangsta paradise. Jej! Labāk! Zini, kas ir? Mēs melējām maniakos, mēs piedalījāmies, mēs bijām pēdējie. Mums vajag popmūziku. Ar to vajadzēja Pilnīgi, mums viss ir vienmēr Avrila Laviņē. Un tad ir pats jaunākais, ko mēs zinām, Katy Perry. Arī viss. Es domāju, ka nākamreiz mēs šai komanai kādu varbūt sportisku aktivitāti tā vietā. Cik bija punkti? 7. Salasījāt. Bet viņi nāk klātiem 17, tā kā nākamreiz. Kopā jums šobrīd ir 24 punkti. Ja? Man patīk, ka viņi sākumā teica, ka viņi ir savārījuši ziepes, un tad tagad būs jāizstrēm. Es domāju, ka būs latviešu dziesmas. Tas jau nebija. Tur bija daudzas. Divas. Tur bija daudzas. Jā, divas. Neiešaplojās vēl. Droši vien tie, kas tos 36 savākuši, viņi tur tāpēc pusdienu laiku jau ieši. Tie, kas klausās muziku un tie, kas taisa muziku. Tas gan. Tieši tā. Mums patīk dot vairāk. Nē, to mēs redzam arī pēc tā, ko jūs esat sariktējuši kopā. Mēs tūlīt klausamies arī Karnevāla Jūta un Finču kopdarbu Puķes, bet pirms tam, mēs arī klausamies vienkārši. Viss pirms tam nekas nebūs. Aiziet!
Redzēji, kāds komentārs ienācās? Nu, lasi. Izklausās pēc Piņķa un Daina palikā tā. Tātad Piņķi atpazina karnevāla jūtu. Nē. Bet man ļoti patīk. Karnevāla jūtu ir vieglāk šokā par šo komentāru. Sveiciens Dainim. Tādas kompozīcijas kā draugi un kas tik viņam tur nav? Kurš draugiem ne? Jā. Vecie draugi. Varu kaut kādu vienmēriņu. Es nevarēšu. Bet Jāni. Tas uz tevi Jūs šādā kombinācijā esat izdauzījušies pamatīgi arī savā videoklipā. Es domāju, ka visi tie, kas dzirdēja tikko šo dziesmu, nu jāiet pēc tam pat taisno uz YouTube un jāsās. Jums tur tas stāsts par to. Jūs esat šobrīd tā, nu tik profesionāli saģērušies futbola outfitos, jā, es saukšu viņus par outfitiem. O jā. Profesionāli amatieri. Jā, ka es nekad nepateiktu to, ko jūs stāstījāt aizkadrā, ka tā ir patiesība. Nu, tas stāstiet, ko te jūs Kur mēs beigās bijām un sapratāt. kas notika? Jā, un kas notika? Mums bija 2 koncerti Kambodžā, un starp koncertiem bija nedēļa laiks pastrādāt studijā un uzfilmēt klipu. Un tad mēs ņēmām formas vietējā tirgu un uzšuvām trenera kungam uzvalku. 4 stundu laikā. Un skrējām pa Kambodžas ielām, to visu tvērām un mācījāmies spēlēt futbolu. Tas viss notika Angelīnas Jolijas šofera vadībā. Instagramā mūs var redzēt arī Angelīna Jolie ar mūsu šoferi kopā. Bet bez jums. Protams, nē, tur apsargi nelaiž tādus džekus klāt. Īpaši piekļuvi. Gāja jautri un to visu var tiešām noskatīties video. Jā, kā tas nākas, ka puķis uzziedāja Kambodžā tieši? Sezona. Tur ir ūdens festivāls. Jā, tur ir siltāks. Tieši lietas sezonas beigas arī bija, tā kā tur viss zied. Un, protams, gribētos pieminēt, ka šīs dziesmas futbola paraugu demonstrējums un dzīvo izpildījumu varēs dzirdēt Meža parkā 3. jūlijā. Meža parka zaļajā teātrī. Kā neteicu, vēl 3. jūlijā, jā. Un tos servis. Jā. Bet ja pēc klipa noskatīšanās kaut kādi jautājumi, tad nedariet to mājās, to ir darījuši profesionāļi. Neatkārtojiet nevienu no šīm darbībām. Neizpildiet dziesmu bez profesionāļiem un arī trikus, kas ir redzami video klipā. Tā teikt, uzraudzības. Bet vispār šī dziesma ir īpaši ar to, ka tas ir tāds pirmais pieteikums Kristianam kā solistam. Kā tu par to jūties? Latvijas mūzikas ainavā, jo viņš tomēr ir vienīgais ar augstāko izglītību mūzikā. Īstenībā, jā, nu tā kā teorētiski man vajadzētu būt, vajadzēja jau sen izdot. Kaut kam vairāk. Jo ir nenormāli grūti tajā Latvijas mūzikas akmens dārzā uzziedēt kā ziedam, vai ne? Sevis decembrī, tad Kristianam ciešanas. Nē, es jūtos lieliski. Paldies par jautājumu. Vēl var pateikt lielu paldies. Nebija jautājumu. Vēl pateiksim lielu paldies Mārai Zālītei, kuras vārdus Kristiāns ņēmis mutē. Maģiskā vakarā atvēru šo te dzējoļu krājumu un iedvesmojos. Vai mēs varam no jūsu sadarbības šādā kombinācijā sagaidīt nākotnē vēl kaut ko? No šādas es domāju, ka nekādā gadījumā. Jūs sapratāt, ka tas ir par traku, jā? Vienreizēja pieredze. Nu, vienreizēja pieredze šogad. Lai mums katram tik vienreizējās pieredzes, kā jums šī izdevās. Maģiski. Klausamies karnevāla jūtu Piņķa puķis, jebkurā straumēšanas noteikti vietnē, skatāmies visus YouTube video un tad jau spriežam, kā pašiem patīk. Uz atvadām varbūt to sveicienu vēlreiz. Un pats galvenais, atceramies, ka pirmie tuktuki ir jāslīcina, lai būtu ražans nākamais gads. Un krāšņu ziedi. Un ja treniņā un spēlē neveicās, tad atcerieties to, ka ir vienmēr pašam sev jūs paši esat, es esmu pats labākais. Ļoti labi. Iesprāst frāzi ir izdarīts. Ļoti labi, ar tādu enerģiju arī Radio Tev klausītājiem. Mēs sakam, tiekamies pēc ziņām Radio Tev ētrā, puiši, mēs jums sakam čau! Radio Tev.lv